Sveiki! Mani sauc Edgars Matuks. Šobrīd mēs atrodamies manā zemnieku saimniecībā Zaļkalni, Smiltenes novadā, kur mēs pamatā nodarbojamies ar putnkopību un olu ražošanu. Saimniecību dibinājām pirms 2 gadiem, bet ar putkopību jau iepazināmies apmēram pirms 4 gadiem. Šobrīd saimniecībā ir apmēram 350 dējēvistas, un kopējais putnu skaits saimniecībā ir 700–750 putnu dažādos vecumos, dažādas sugas. Nodarbojamies ar olu ražošanu, pamatā gaļu pašlaik vēl ne, jo tur ir vajadzīgas dažādas PVD atļaujas, un tas ir nedaudz sarežģītāks process. 2024. gada decembrī dibinājām arī savu internetu veikalu zaļkalnubode.lv, kur pamatprodukts, protams, ir mūsu saimniecības olas, bet apvienojām arī mūsu novada, Smiltenes novadu un tuvāko novadu dažādu ražotāju interesantu produkciju, un to visu ērti varat pie mums pasūtīt. Saimniecībā, protams, mums plānu ir daudz un dažādi, bet kā viens, ko es ceru realizēt tuvāko 2 gadu laikā, ir iespēja braukt uz saimniecību ekskursijās. Kā uz mini-zoo, bet organizēta ekskursija manā pavadībā, kur es paskaidroju visu procesu no olas līdz vistai. Saimniecībā ir šogad lielas problēmas, kā nevienu citu gadu sagādojuši lapsas, daudz putnu zaudēti. Arī, diemžēl, sarksuns ir ierobežots, nevar palīdzēt, jo patīk vairāk sargāt kaimiņu māju nekā savu māju. Šobrīd esošajai problēmai ir rasts risinājums, pateicoties LADA projektam un Lande finanšu atbalstam. Notiek sētas būvniecība, kura palīdzēs meža dzīvniekus noturēt ārpus saimniecības, savukārt mūsu sarksuni iekšpusē. Jaunajiem lauksaimniekiem noteikti novēlu nebaidīties un izmantot LADA atbalsta projektus, kā arī nepieciešamības gadījumā Lande palīdzēs jums ar finanšu jautājumiem.